Ja šaubāties, ka treneris ir zinošs, saprot zirgus un to uzvedības nianses, palūdziet parādīt viņa zirgus. Ja cilvēks spēj izlikties, to nemāk dzīvnieks. Ailā! Guļ! Ja zirgs būs apmācīts uz baiļu un sāpju pamata, ja, agresīvi apmācīts, zirgs nebūs mīļš un jauks. Tu nevarēsi zirgu vienkārši paņemt pie pavadas un aiziet pastaigāt. Ja? Tu nevarēsi vienkārši paņemt rokā steku un paņemt pastrādāt ar šo zirgu. Zirgs būs stresains. Ja? Viņš baidīsies no steka. Zirgs mūs jau tāpatās uztver kā draudu, un ja mēs papildus strādājam ar viņu agresīvi, tad pēc tam tas vispār var izvērsties tā, ka zirgs nekādā veidā negrib ar mums komunicēt. Mums Latvijā jau tāpatās pietiek gadījumu, kur mēs dabonam kaut kādus psiholoģiski traumētus zirgus, un pēc tam viņi ir jāatkopj.